Pastāstīšu jums vēl par vienu milzīgu ilūziju, kuri daudzi neapzinās, nesaprot, tai pašā skaitā arī es kādu laiku atpakaļ to nesapratu, jā, neredzēju, tā neizjūtu, jo kāpēc? Tāpēc, ka man tāds tā kā kods, tā kā aplikācija, kas manī tika ielādēta kopš dzimšanas, ar kuras šeit esmu piedzimis, viņa ir cita, viņa vairāk, tā kā jau esmu stāstījis, jā, savos video, ka tā kā citplanēties, tu jūties, tu redzi, ka te tā kā jābūt citai iekārtai, tu jūti, kā varētu būt citā iekārtā, viss skaisti, labi, ka visi forši skaisti dzīvo, bet patiesībā tas ir ilūzija, kāpēc? Jo šeit dominē cits aspekts cilvēkos, un kamēr šis cits aspekts dominē, un visdrīzākais viņš arī paliks, viņš nevar tā vienkārši izgaist, jā. Es nezinu, kam jānotiek, lai viņš izgaist. Tas, kas tev ir iekšā, jā, viņš tikai traucē. Tādā ziņā. Viņš traucē realizēt sevi, traucē izpaust sevi, traucē objektīvāk skatīties uz lietām un notikumiem, kas te patiesībā notiek uz zemes. Kas tas ir par aspektu? Kas tā ir par ilūziju? Pieņemsim, man tuvu un tuvāk vienmēr bija iekšējā analīze, pēc kā es visu vērtēju, jā, tā kā prizma, jā, vai tā kā stikliņš, ar kur tu skaties, kā garīgums, viedums, augsta attīstība, ka tas ir tā kā galvenais, un tas ir tā kā tas, kam te jānotiek, un uz ko ir jāvirzās, uz ko ir jāiet, un kam pēc kā it kā liekas, ka sociumam vajadzētu dzīvot, un pēc kā liekas, ka it kā tie, kas te visu nosaka, ka viņi patiesībā ir šādi. Ka viņam tā kā vajadzētu būt šādiem savādāk, kaut kā neloģiski viss liekas, jā. Jo no tās vietas, no kurienes es esmu nācis, jā, šajā avatāriņā ieperinājies šajā dzīvē, tur bija šāda iekārta, jā, savādāk. Tur nebija dzīvnieciskais, primitīvais, tas pirmatnējais dzīvnieciskais. Tur viņš jau bija jau nākamajā attīstības pakāpē, un tur jau ir citi vispār sociuma principi, rīcības un darbības principi, viss savādāks. Šeit uz zemes nav tā. Šeit uz zemes dominē dzīvnieciskais, primitīvais princips. Visās jomās. Dzīvnieciskā primitīvā principā ir tas pats pērtiķu vai garillu, jā, kopas, kad viņi tur baros apvienojas, tas kā viena kopa. Viņos izpaužās tas primitīvais dzīvnieciskais princips. Sociumā šeit uz zemes viņš ne ar ko neatšķirās, izpaužās galvenokārt tieši dzīvnieciskais primitīvais princips, visu riņķi. Un šī iemesla dēļ ir visas tās gan politiskās, gan likumiskās situācijas, gan arī visi absurdi, kas te notiek tieši dēļ šī dzīvnieciskā primitīvā principa, kurš šeit ir. Un dēļ tā arī izpaužās tas, kā pieņemsim konkurējošajās būtnēs, jā, kuros varētu būt arī, pieņemsim, citos tēviņos vai mātītēs, kas varētu pretendēt uz šo varu, tā saucamā, jau uz šo dominanci. Tiek darīts viss, kopš dzimšanas jau sociumā ir izveidoti modeļi, ka tiek darīts viss kopš dzimšanas, lai nebūtu tik viegli iespējams izrauties uz dominanti, jā, uz šo augsto, tā kā, ka tu esi tas, kurš te tagad barvedis būs, jā, vai pārvaldīs. Un tas tiek darīts caur izglītības institūtu, tas tiek darīts caur politiski-ekonomisko situāciju, caur visu kopumā, līdz pat pārtikai, ko lieto, ko dzer, caur informāciju un caur visu pārējo. Dzīvnieciskajā ir viss ļoti cieši saistīts ar hormonāliem līmeņiem, jā, ko ražo organisms, jā, kādus hormonus ražo, kā tur tas viss iedarbojas, jā, jo tas viss aktivizē konkrētos stāvokļus, un konkrētajā stāvokļi, pieņemsim, alus dzeršana ir sieviešu hormons, estrogēns, jā, un attiecīgi vīrietis lietos lielos apjomos alu, jā, viņam neizpaudīsies vīrišķīgie hormoni tik lielās daudzumos. Tātad viņš jau būs vājāka būtne nekā tas, kuram ir aktivizēti šie vīrišķie hormoni un kurš kaut ko dara. Vīrietis, kuram finansiāli viņš nav sasniedz konkrētus finanšu rādītājus, jā, teiksim, apjomus lielos, arī neizpaudīsies dominances princips, tāpēc, ka viņš jutīsies visu laiku vājāks par pārējiem citiem, kuriem ir lielāki šie finanšu avoti.
Vēl tiek, kas darīts, pārvaldošie cilvēki, jā, tā saucamie, pieņemsim politikā, jā, it kā viņam ir vara, viņam ir finanšu līdzekļi, bet tur ir ielikti vāji vīrišķās būtnes, jā, vājas vīrišķās būtnes. Patiesībā, teiksim, parastajos apstākļos, kur būtu spēks tikai, jā, svarīgs, viņi tur nevarētu būt, tāpēc, ka viņi nav pienācīgi spēcīgi. Tiek radīti tādi apstākļi, tādi tā kā vide, kuros nedominantie vīrieši, vājie vīrieši var nokļūt hierarhiski tādos statusos, jā, kur viņi ir kā dominantie vīrieši. Un viņi rada visu dažāda veidā jā, tos atkal, ko es teicu, pārtikā un likumus un vispārējo, lai iespējami vīriešus, kuri ir dominantie, kuros ir iekšējs spēks, lai viņi nevarētu nokļūt viņu vietā, jā. Un pārņemt viņu varu, jā, un šos resursus. Jo viņi sāktu rīkoties kā spēcīgie vīrieši, būtu citas rīcības modeļi nekā tagad. Un var teikt, ka vājie uz doto brīdi dominē stipros. Jā, jūs paši to varat redzēt. Esošajā sociumā ļoti lielos daudzumos viskaut kur vājie dominē stipros. Tāpēc, ka stiprie tiek padarīti zemāk par vājajiem, dažādiem psiholoģiskiem paņēmieniem, ar informatīviem paņēmieniem, ar dzīvesveidu, ar uzskatiem, caur pārtiku, caur izglītību, caur visu veidu sistēmu, tiek salādēts ļoti milzīgs bars vīrusainu uzskatu, programmu, domāšanas modeļu, lai viņi netiektos šo dominanci un neko nemainītu. Lūk, mēs uz doto brīdi dzīvojam šādos apstākļos. Dēļ tā, ka ir daudziem, arī man bijis tā, ka nav skaidrs, kāda šeit ir šī sistēma sociālā. Viņai vēl joprojām ir dzīvnieciskā, jā. Dzīvnieciskais princips. Un, kad tu to apzinies un saproti, ļoti daudz kas kļūst skaidrs. Jā. Tu daudzreiz skaidrāk sāc skatīties uz lietām, daudzreiz skaidrāk sāc skatīties uz to, ka tevi visās jomās, visos veidos, viskaut kur mēģina padarīt par tādu amēbu, jā, kura, lai, ja arī tev ir šis spēks kaut kāds iekšējs, lai šis spēks tevī neattīstās. Tas ir ārējās sistēmas, viņi tādi ir izveidot, tas ir viņas uzdevums. Un, kad tu to sāc apzināties, tu sāc, ok, šeit ir šādi spēles noteikumi, tātad skaidrs ir, uz ko ir jāvirzās, kas ir jādara. Jā. Maksimāli sevi tā kā jānoizolē no visiem šiem aspektiem, kuri tiek uzlikti, lai tavu spēku atņemtu, un pašam jāstrādā ar sevi, ar to, lai tu sevi šo spēku aktivizētu. Lūk. Un dēļ tā, ka šajā sociumā ir izdarīts, ka vājie pārvalda stipros, jā, un viņi dara visu iespējamo, lai stiprie nenonāktu tur, un stipruma pakāpē mūsdienās ir uztaisīta tīri tikai finansiālais aspekts, jā. Un tiek padarīts dažādas programmas iekšā saliktas, jo pie tā finansiālās aspekta un lielās svaras tu vari nokļūt, tev ir jārīkojās tādā veidā, kā ir ielikts, ka tas nav pieņemami, jā. Un tādā veidā vīrieši, kuros ir šis spēcīgais iekšējais potenciāls, viņi ļauj tam vājajam būt. Jā, tā vietā, ja izpaustos riktīgais šis dzīvnieciskais, kurā mēs sociumā patiesībā esam, tad nekas tāds nebūtu iespējams, jā, jo viņi vienkārši atnāktu brutāli un kas tu vispār notiek, kas jūs esat, jā, ar spēku. Un tie vājie, kas tur ir, viņi saprastu, ka ir atnācis dominantais vīrietis un ka viņi ir ieņēmuši viņa vietu, jā, un sāktu viss sakārtoties, jā, tādā veidā. Tas viss šeit ir maksimāli tiek darīts, lai, kā es saku, lai tas nenotiktu. Lūk. Un sanāk, ka visu, ko mēs skatāmies, visur, kur mēs redzam, visur tiek dēļ tā, ka ir viltus uzlikts šis vispār uzskats, kā, ne uzskats, bet iluzorais, jā.
pasaules uztveres, pasaules karte, jā, var teikt, viltus, viņa nav īsta. Vīrietis, kurš kaut ko grib, jā, viņš skatās uz šiem kartos, tā kā, lūk, ja tur ceļi sazīmē tas, un viņš pēc tā ies, un viņš neko nesasniegs, nekur neaizies, tāpēc, ka viņi ir viltus. Pēc tā, kā viņš skatīsies, izvērtēs situācijas notikumus, viņi ir atkal karte nepareizā, viņš atkal neredzēs, kāpēc tas ir, ko tas viņam nodara, kas, ko viņš neredzēs, un viņš atkal nesapratīs. Un dēļ tā ir visa izsēklis, visa problēma. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju pastāstīt. Tas tāds mans pēdējā laika atklājums, tāds apzināšanās, apzināts. Iekšēji jau visu laiku bija tā kā konflikts, tu saproti, ka, jo ir, skatieties, ir divi aspekti. Cilvēka attīstībai ir divi griezumi aspekti, tā kā monētas puses. Garīgais, jā, sevis aspekts, tas tīrība, tas ir tas analītiskais, spēja skatīties plašāk uz lietām, emocionāli, kā tu reaģē uz visu, cik tev ir emocionālā noturība un tā tālāk. Un cik tu spēj apzināties savu būtību, cik tu esi saiknē ar visaptverošu, ar radītāju, ar visu. Tas ir viens aspekts, pie kā ir jāstrādā. Un otrs ir šis materiālajā pasaulē. Un šis materiālajā pasaulē aspekts ir pavisam cits, viņš ir dzīvniecisks, tur ir garīgais. Un ja cilvēks liek virsū šo garīgo uz šo materiālu aspektu, tas cilvēks būs vājš matērijā, jo tur ir pilnīgi citi principi, kas ir pretēji tam it kā garīgajiem, saprotiet? Kardināli pretēji, tur ir tādi dzīvnieciskie, brutālie. Kamēr vīrišķais faktors, vīrišķīgums, jā, šis dzīvnieciskais tāds spēks, vīrieši nesāks viņu sevi aktivizēt, jo, kā jūs redzat, visur riņķī notiek tā, ka vīrišķais un vīrieši un aspekts tiek tieši otrādi nonicināts un viņi padarīti vāji. Tīpaši mūsdienās, ka ar visu šo genderismu vēl spēcīgāk viss tiek nonicināts. Šeit pa lielam nekas nemainīsies, kļūs vēl lielāks bardaks, vēl lielāks ārprāts notiks, jā, un vēl vairāk kaut kāds absurdi. Kāpēc? Tāpēc, ka vīrietis spēks ir tas, kurš māk uzsist ar kulaku pret galdu un pateikt, ka tas ir šis, ko jūs esat galīgi. Tad ir tā, ka tas viss tiek tā kā nospiests, jā. Tas vīrietis vienkārši nodzerās, jā, jo viņš šo vīrišķo apspiež sevī. No šeit, no vīrišķā, un tad ko viņš dara tāds vīrietis? Viņš šo vīrišķu izpauž pret vājo, jā, teiksim, agresija rodas, teiksim, ģimenēs un viss šitais. Viņš šo vīrišķību kaut kādos absurdos, jā, un tā tālāk. Lūk, līdz pat, lai to tvaiku nolaistu, viņus sūta uz karu. Un it kā vīrišķais tur karā, tur cīņa, tur galināšanas, viss šitais, bet viedums te nav. Garīgais, kā es saku, viedums ir jābūt vienam ar otru. Karte nav pareizā tam vīrišķiem, kurš iet it kā garā izpaut savu spēku, dzīvniecisko. Viņš nesaprot, ka viņš nodarbojas ar murgu, viņu kāds ir aizsūtījis, lai viņš atņem citam vērtīgāko, kas ir dzīve, jā, kuru viņš nav radījis, jā, un savu dzīvi ziedotu kaut kā nesaprotam principu pēc. Tas, lūk, arī kaut kādās konkrētajās mazās jomās šis vīrišķais, lai viņš izpaustos, jā, dēļ tā, ka šī karte visaptverošā nav skaidra, nav viedums, nav garīgums arī klāt. Ir šis absurds. Un dēļ tā, ka viss šitais ir samaisījies, šeit viss sociumā ir samaisījies, mēs virzamies arvien uz lielāku un lielāku dziļāku bedri. Dēļ tā, ka nav visi savās vietās un ir, var teikt, salīdzinājumu var paņemt, ir visi trakonami, jā, tādu šizofrēniski slimo cilvēku vietas, kur viņi tiek ārstēti. Iznīcinātas, visi tiek palaisti vaļā, un šiem cilvēkiem vēl ir iedota pārvaldība, lai viņi pārvalda. Lai viņi tiecās, jā, lai viņi savas šīs slimās idejas realizē. Un viņi to dara, tāpēc, ka viņam nav bremzes. Viņi vienkārši. Un viņi tiek vēl aizsargāti, tāpēc, ka viņš tiek vājš, viņš ir slims. Jā, un kā jūs viņu nospiesties, ļaujiet viņam izpausties, apmēram. Un tad viņš sāk radīt šo vidi, kura ir slimīga. Un mēs varam redzēt slimīgums, jā, kur jau es teicu, ka mēs visi esam slimi, jo mēs visi esam jau sen inficēti ar visu šito vidi, kura te ir radīta. Ilgo, ne tikai mūsu paudze, bet arī iepriekšējā paudze.
Pirms tam iespējams bija skaidrāka, jā, saprašana par to, kas ir kas, un izpausmes bija pareizākas, un bija katrs salikts vietiņās, un bija kārtībā, un laime, un šitais bija objektīvāks, teiksim, 200 gadus atpakaļ. Tagad ir pilnīgākais iet visus, jūs arī to, tie, kuri spēj domāt, kuri spēj uzdot jautājumus, kuri spēj redzēt, viņi redz, ka sociums iet kaut kur vispār nesaprotami galīgākajā pakaļā. Tas ir par sociumu. Es, kad to visu analizēju un jums stāstu, man nav iekšējais pārdzīvojums, dusmas, agresija par to, ka tas viss te notiek. Jā. Tas ir arī tas emocionālais tas spēks, jā, kuru vīrietim un arī sievietēm, sievietēm sarežģītāk, jo viņas ir emocionālās būtnes, tur ir par citi rīcības principi, bet vīriešiem tas ir sevi jāattīst, jā. Kad tu tevi nespēji satricināt ārējā apstākļi, tīpaši emocionāli aizķert. Un tas ir tas, ar ko visiem ir jāstrādā, jā. Un tas, jo pēc tam tu, teiksim, dažādās situācijās, jo tu stabilāk turies pie zemes, jā, stabilāks esi savā stāvoklī, tātad tu vari pieņemt objektīvākus lēmumus, tu vari pieņemt objektīvākus lēmumus, lai aizsargātu sevi, savu dzīvi, savu vidi, savus bērnus, jā, tu esi emocionāli stabils, un tas ir tas viens no spēka faktoriem, kuram jābūt vīrietim. Nerunājot par to, ka viņam jābūt fiziski spēcīgam, veselam, viedam, gudram, un arī tādam, kurš spēj strateģiski realizēt dažādas situācijas lietas, lai sasniegtu, pieņemsim, to, ko viņš vēlās. Un tad tas ir tas kopistiskais, kas rada vīrietī spēku, jā, iekšējo. Un papildus tam visam vēl nāk viss tas fizioloģiskais, hormonālais princips. Jā, kā tas viss izpaužās, kādi hormoni, kā viņi aktivizējās, kā nervu sistēma strādā, jo tas viss ietekmē fizisko ķermeni, izskatu, pašsajūtu, stabilitāti, jā, rīcības modeļus un vispārējo. Un tāds video. Labi, tev bija Salants un sargi sevi un savus tos un tiekamies manos nākamajos video un čau, lai tev visi labi. Atā.